Vajag to Džonu Donu atrādīt, kas ir fascinējoši. Viņam tas Auskars, paskaties, kāds viņam Auskars ir. Impozants vīrietis priekš 16. gadsimta. Krusta Auskars un rokā tur zobeni. Pilnīgi ķerts. Tātad par koncertu uzvedumu. Es esmu Gersla Poška. Mīlestība, Dievs, nāve. Šie trīs vārdi, šīs trīs stacijas, pamatlietas ir tās, kas vienos mūs, Latvijas radiokori, Džona Dona sonetus un jūs, skatītāji, 29. un 30. janvārī koncertu uzvedumā šeit Latvijas Mākslas akadēmijas aulā. Tjūdora laika mūzika, kora izpildījumā un Džona Dona soneti un meditācijas un teksti. Un es kā medijs mēģināšu vienot tās vienā brīdī, vienā laikā. Tagad, piemēram, strādājot vienam pašam mājās pie topošā koncertu uzveduma, vienkārši izraisa man ļoti daudzu sajūtu virpuli un kaut vai tiešām daudz laika atzīstos, daudz laika pavadot telefonā un sociālajos tīklos, kaut kā kārtīgi piesēžoties pie šiem 16. gadsimta tekstiem un domām un uzliekot to mūziku, kas skanēs koncertā, vienkārši tāds aizkustinājumu un emociju un asaru vilnis man sen nebija bijis. Tāpēc man tas liek domāt, ka kopā satiekoties šim dzejniekam, mūzikai un Latvijas radiokorim šajā brīnišķīgajā skaistajā telpā ar brīnišķīgajām skaistajām vitrāžām ļaus mums kaut kā nokļūt tajā laikā sajūtā un runāt par lielām, skaistām, ļoti vērtīgām lietām.